pastāstīšu par to, kā piereģistrēties maksāšanas sistēmā AlertPay. Tātad ievadam meklētājā referāļa adresi, ko mums ir iedevis mūsu sponsors, un nonākam šajā te lapā, kur spiežam Sign up now. Pārējām uz nākošo lapu. Šajā lapā izvēlamies savu valsti, kur mēs atrodamies, kur mēs dzīvojam. Un pirmoreiz reģistrējoties izvēlamies konta veidu personāla starter un spiežam Next Step. Nonākot nākošajā lapā, mēs redzam anketiņu. Tātad izvēlamies uzrunu, ievadam savu vārdu, uzvārdu, adresi, tātad vai nu mājas nosaukumu vai ielas, pilsētu, reģionu, pasta indeksu. Šos divus lauciņus atstājam kā ir. Ievadam savu telefona numuri, kontaktāru. Šeit izvēlamies OZER, cits un savu dzimšanas datumu. Dzimšanas datus savus ievadam. Ievadot gadu pārlādējās lapa. Pagaidam, kamēr pārlādējās lapa. Un atrodam podziņu Next Step un spiežam Next Step. No šīs lapas tātad šeit rakstam savu e-pastu. No šīs lapas pilnīgi visa informācija ir jāraksta bloknotā, savā kladē, jo tā būs jālieto, lietojot šo savu kontu. Tātad, kā redzam, ievadam savu paroli. Diezgan garu izvēlamies paroli, lai viņa būtu stipra. Vēlreiz atkārtojam paroli. Ierakstam transakcijas pinu. Vēlreiz transakcijas pinu. Šo visu informāciju saglabājam arī kladītē. Šeit izvēlamies slepeno jautājumu. Vienu no šiem te minētajiem ierakstam sev zināmo atbildi. Tad izvēlamies no otra jautājuma bloka slepeno jautājumu vienu. Ierakstam sev zināmo atbildi. Arī šo informāciju saglabājam kladītē. Nākošajā lauciņā ir jautājums par to, vai šo te kontu lietos kāda cita persona vēl. Tātad tur paliek atbilde nē. Un tad ievadam šīs te attēlā redzamos burtiņus. Un ieliekam šeit ķeksīti un spiežam pēdējo soli, fināla step. Nonākam šajā te lapā, kura mūs informē par to, ka mums ir apstiprināšanas vēstule nosūtīt uz mūsu e-mailu. Tātad ejam uz savu e-mailu, kur mēs esam saņemši no AlertPay vēstuli un nospiežam uz šī te linka, kurš ir norādīts e-mailā. Atverās vēlreiz AlertPay lapa, kur mēs jau esam nonākuši savā kontā. Ar to arī viss.